TV3 ziņu rīcībā nonāk naktī publiskotas īstās centralizētā matemātikas eksāmena biļetes. Bet nu par šīs dienas galveno ziņu. Šis bija pirmais gads, kad centralizētais matemātikas eksāmens bija jākārto visiem vidusskolas beidzējiem bez izņēmuma. Daudziem skolniekiem tas ir grūts priekšmets. Tāpēc netrūka intereses uzzināt atbildes jau pirms pārbaudījuma. Atšķirībā no daudziem iepriekšējiem gadiem, šoreiz izglītības ministrijas ierēģiem neizdevās nosargāt biļešu noslēpumu. Kārtējo centralizētā eksāmena skandālu gaismā cēlā Estikāne. TV3 ziņu skatītāji uzzināto nespēja noklusēt, un mums nosūtīja mājaslapas adresi, kur pieejams centralizētā matemātikas eksāmena it kā īstais variants. Diemžēl izrādījās, ka tas patiešām ir īstais. Internetā tas ir augšuplādēts pulksten bez 5:03 naktī. Matemātikas eksāmenam, tāpat kā citiem centralizētajiem pārbaudījumiem, ir ļoti augsta drošības pakāpe. Tas ir valsts noslēpums. Neskatoties uz to, eksāmens interneta vietnē urlas.lv bija atrodams 7 stundas pirms izdalīšanas skolniekiem. Virs tā kopijas izvietots uzraksts krievu valodā "Korupcija Latvijā" jeb "Veiksmi eksāmenā". To it kā ievietojas kāds lietotājs ar segvārdu Godmanis. Lai pārliecinātos par to, vai eksāmens ir īstais, TV3 ziņas devās uz vienu no Rīgas skolām. Šitas noteikti bija, tas bija. Jā. Kā vispār tagad ir aktuāli tāda pirkšana eksāmena, vai jūs nezinājāt, kad? Nav, mums teica, ka ir it kā izplatīti, bet ka skolotāji nav pārliecināti par to, vai tas ir tā. Un es īstenībā nebiju dzirdējis par to, ka būtu izplatīti eksāmeni. Eksāmena atbilstību šodien kārtotajam apstiprināja arī skolas direktors. Radiet. Jā, ir. Tas ir īstais? Tas ir īstais, jā. Nu, protams, jā. Dieviks, jā. Tas viss, jā. Tas pirmais. Nu, tas ir tas. Tikai jautājums ir, cikos viņš parādījās? 2:00. Naktī, jā? Jā. Nu, jā. Nu, es varu apliecināt, ka tas, ko es redzu, ir tas, kas man ir šeit. Eksāmena noplūšanai gan nesot sakara ar skolām. Tas visticamāk noticis jau ministrijas līmenī. Ja tas ir par nakti, tad tas nekādā gadījumā nav no skolām. Jo skolas šīs pakas saņem starp 7 un 8 no rīta. Izglītības ministre par eksāmena noplūdi uzzināja no mums, TV3 ziņu žurnālistiem. Viņa pauda pārliecību, ka policija ir labi strādājusi un stingri kontrolējusi interneta vidi. Pēc tam, kad eksāmens ir noritējis, tagad jau vairs, mēs zinām, 27 000 ir kārtojuši eksāmenu. 27 000 19-gadīgi jaunieši. Tas nav joks. Ja, tas nav joks, un viņiem tūlīt atkal jākārto nākošie eksāmeni. Tā kā mūsu mērķis nav viņiem radīt stresa situācijas vai kaut kādas šaubas sēt. Pēc TV3 ziņu iesnieguma ekonomikas policijā uzsākta izmeklēšana. Likumsargi noskaidros, kas bija personas, kuras izvietoja materiālu internetā un no kurienes to ir saņēmušas. Pagaidām nav zināms, vai eksāmens jauniešiem būs jākārto vēlreiz. Par tā pastāvēšanu kā tādu gan daudziem jauniešiem nekas nav iebilstams. Es atbalstu, jo arī mākslas pasaulē tam ar matemātiku būs jāsaskarās, un tas tomēr attīst kaut kādu loģisko domāšanu un tā. Eksāmenā bija baigi grūti. Matemātikas eksāmens ar teikt bija visgrūtākais. Paredzēju, ka būs vieglāks, bet bija traki. Ja 12 gadus mācās matemātiku, kāpēc tad lai neliktu viņu? Jo tad jau var arī nelikt ne angļu valodu, ne latviešu valodu. Kamēr jaunieši mācās, TV3 ziņas turpinās sekot skandālam par eksāmena pareizā varianta noplūdi. Estikāne, Ingamārs Stankēvičs, TV3 ziņas.